Trešdien, 15. maijā, Rīgas ekonomikas augstskolā notika konference Ēnu ekonomika Latvijā, kurā tika prezentēts ikgadējais pētījums Ēnu ekonomikas indeks. SSE Riga pasniedzējs un Ventspils augstskolas mācību prorektors Arnis Sauka atklāja visiem pozitīvu vēsti. Saskaņā ar pētījumu ēnu ekonomikas īpatsvars Latvijā samazinājies ļoti strauji, un no Baltijas visēnainākā biznesa nostūra nu jau esam nostājušies līdzīgās pozīcijās ar Lietuvu un Igauniju. Igaunijā ēnu ekonomikas apjoms ir palicis tāds pats, kāds viņš ir bijis. Latvijā mēs redzam, ka samazinājums ir gan 10%. Tātad, ja pirms 2-3 gadiem, kad mēs prezentējām ēnu ekonomiku 2010. gadā pirmā mūsu kopējā organizētajā konferencē, mēs runājam par to, ka Latvija kādreiz 5, 7, 10 gados būtu ļoti labi, ja mēs varētu pietuvoties Lietuvas Igaunijas robežai, ka tas ir tas, uz ko mums ir jāiet. Tad šogad, objektīvi, subjektīvi, tā vai savādāk, bet dati rāda, kad mēs praktiski to esam paveikuši. Jā, Latvija ir mazliet vēl augstāk, vairāk šī ēnu ekonomika nekā Lietuvā un Igaunijā, bet statistiskas nozīmības tur īpaši nav. Tomēr ne viss ir tik rožaini. Kā izrādās, pieaug tā dēvēto otkatu, jeb kukuļu, lai iegūtu valsts pasūtījumus apjoms. Lieta, kas mūs nedaudz pārsteidza, un man ir tā uzreiz pat grūti izskaidrot, kāpēc tas tā ir, kad mēs prasījām, cik tad procents no līguma summas jūs uzņēmēji maksājat, kad jūs veicat darījumus ar valdību, kad jūs valsts pasūtījumus veicat. Un šis apjoms pieaug gan Latvijā, gan Lietuvā, gan Igaunijā. Mēs redzam, pat Igaunijā viņš ir pieaugs no 3,4 līdz 5%. Arī Latvijā no 6,6 līdz 7,5%. Tas ir tomēr diezgan būtisks pieaugums. Viens no izskaidrojumiem ir, kad iespējams sāsinās konkurence un iespējams ir grūtāk tikt pie šiem pasūtījumiem. Nezinu, tā ir tiešām spekulācija. Vēl viena tendence – ēnu ekonomikas zonu sāka pamest lielie uzņēmumi, kamēr ar mazajiem un mikro uzņēmumiem aina nav tik iepriecinoša. Pagājušo gadu mēs uzsvērām, ka gan salīdzinoši lieli uzņēmumi, gan salīdzinoši mazi uzņēmumi ir tie, kas vairāk iesaistās ēnu ekonomikas darbībās. Un tas skaidrojums, kāds mums bija, kad mazs uzņēmums vienkārši nevar izkontrolēt, un tas ir arī tas, ko valsts ieņēmuma dienests atzina, viņi ir vienkārši ļoti daudz, un lai kādu arī tūlētos resursi ir tik, cik ir, un pie visiem, protams, aiziet, jūs sapratīsiet, nav iespējams. Otra lieta bija, kad šie lielie uzņēmumi savukārt, viņiem ir metodas, viņiem ir nauda, viņiem ir lobby, viņi var kaut kādā veidā pretoties un aizstāvēt savas nosacīt intereses, un tādā veidā izvairīties no šīs nodokļu maksāšanas. Tad šogad mēs redzam pēc grafika, kad vēl joprojām daudz, un ļoti daudz ēnu ekonomika pastāv mazajos mikro uzņēmumos, lielajos uzņēmumos savukārt šī tendence ir tomēr savādāk nekā tā bija pagājušajā gadā. Tātad vai nu lielie uzņēmēji saka, ka viņi ir palikuši godīgāki, vai viņi tiešām ir palikuši godīgāki. Es gribētu cerēt uz otro. Par efektīvākajiem līdzekļiem, kā mazināt ēnu ekonomiku, uzņēmēji atzinuši soda neizbēgamību un bardzību, kā arī apmierinātību ar nodokļu politiku un vidi darbu. Ja ir lielāka iespēja tikt pieķertiem nemaksājot nodokļus un būtiskākas sekas, tad ir arī, tad arī uzņēmēji mazāk iesaistās ēnu ekonomikas darbībās, un arī regresijas rezultāti šogad parāda, ka tas tiešām tā ir. Uzņēmēji, kas vairāk baidās, kad viņus pieķers, un vēl ir vairāk, kas saprot, ka ja viņus pieķers, tad viņiem būs par to lielāks sods līdz pat bankrotam, tad viņi arī vairāk uztraucās par to maksāt vai nemaksāt nodokļus. Jo lielāka būs apmierinātība ar biznesu likumdošanu, ar vīdu darbu, ar nodokļu politiku, arī ar valsts atbalstu kopumā, jo šī ēnu ekonomika būs mazāka. Ēnu ekonomikas dinamika tiešām atspoguļo makroekonomikas izmaiņas Baltijas valstīs. Latvija visvairāk tika skarta tīri finansiāla krīzes laikā, un tas parādījās arī ēnu ekonomikā. Tagad Latvija tomēr visstraujāk salīdzinoši atkopjās, un es domāju, ka arī tas parādās ēnu ekonomikas šajos rādītājos. Tā kā viens no secinājumiem ir, kad pateicoties ekonomikas atvesaļošanās procesam, es uzsveru procesam, es nesaku, ka ekonomika atvesaļojusies, bet process katrā ziņā neapšābāms to iet, arī šī ēnu ekonomika Latvijā mazinās.